Pirms ķeramies pie plašākas Mercedes-Benz C vērtēšanas, Gatim būs jāatbild uz mūsu sagatavotajiem iesildīšanās jautājumiem. Krāsa ir pēc noskaņojuma īstenībā, kāda ir situācija dzīvē, šobrīd pelēkā. Pelēks ir tāds neitrāls, viņa saulē labi spīd, tad, kad pabrauc pa gruntu, tad neredz netīrums. Man patīk šobrīd pelēka mašīna. Un tā liekas, ka krāsa ir tāda lieta, kas katrai mašīnai ir sava. Piemēram, šī mašīna Subaru zilu noteikti neizskatītos labi. Ja man būtu jāpērk pašam, man ļoti patīk melnas mašīnas, bet melnas mašīnas patīk tad, kad viņas ir tīras. Latvijas ceļi, ne tikai netīrība, bet arī visi akmentiņi uz ceļiem. Baigi ātri padara viņu matēt, un tad melna mašīna vairs neizskatās galīgi labi. Savukārt tas stils, kas tagad visiem ir uzradies, kad vajag melnu matētu, tad, kad tādas mašīnas bija divas Rīgā, likās, o, kruta. Tā kā ir tagad, liekas, džeki ir saspiedušies. Tomēr mehānika. Es esmu par mehānisku ātrumkārbu, tāpēc, kad, patīk man braukt rallijā, man gribās būt tādā formā, jo es esmu gadu nobraukājis ar automātisku ātrumkārbu, un tad sanāca atkal iesaisties, bija pauze braucot, un sanāca iesaisties sporta mašīnā. Tas uzliek baigo tādu, uzreiz. Un otra lieta atkal tas, kad ir baigo laiku, man jābrauc, lai es nelaustu tās automātiskās ātrumkārbas. Es visu laiku bremzēju ar kreiso kāju. Ja es pateiktu to, ka es nekad vairs rallijā nebraukšu, tad es pieļauju, ka es varbūt arī būtu tīri labi apmierināts ar evolūciju, kurai ir automātiskā ātrumkārba. Teiksim, es gribētu sev evolūciju, bet ar automātisko ātrumkārbu, ja? Bet ņemot vērā, ka man šobrīd gribās vēl braukt, un es zinu, ka es kādu laiku vēl braukšu, es cenšos sev tādā tā kā mazliet formā arī uzturēt. Tas automāts izlaiž, viņš izlaiž. Ja tev ir viena mašīna, tad es droši vien palieku tomēr pie pilnpiedziņas. Jo, diezgan bieži sanāk braukt varbūt pa zemes ceļiem. Pagaidām man tā liekas, ka tikai vienu vasaru manas dzīves laikā ir bijusi tāda, kā pagājušā, kad tiešām ir ļoti ilgi sausas laiks. Savukārt, tā, kad ir lietus, mēs jau tev braucot stāstīju, prognozēt, cik labi strādās šī elektronika, es pat nemaz negribu. Es esmu pietiekoši daudz sities un viss kaut kas ir noticis. Es gribu braukt ar to, kas manā skatījumā ir droši. Jo vainīgi jau ir ceļi, ne jau mašīna. Vainīgi ir ceļi, kas ir pie mums. Ja es dzīvotu kaut vai tajā pašā Lietuvā, jau tur ir tas līmenis, kad var atļauties braukt ar kaut kādu pakaļpiedziņas mašīnu, jaudīgu un viss labi. Latvijā viņi ir ļoti slikti. Pilnīgi iespējams, ka dienā, kad termometra stabiņš ēnā sasniedz 30 grādu pēc Celsija, Gatim pie sirds būtu gājis jebkāds auto, kuram ir kondicionieris vai klimatkontrole. Lai gan jāsaka, ka pret nevajadzīgām ekstrām mūsu viesis izturas visai skeptiski. Emocijām pa priekšu vicinot karogu ar uzrakstu praktiskums. Traki dārga detaļa noteikti. Es teiktu, ka pat lieki. Izskatās pēc kaut kādas, ūdens dzīvnieku kaut kādu. Mēģinu jau viņu kaut ko ielikt, lai tur kaut kā skaistāk padarītu vai vēl kaut ko, bet vajadzības tam visam neredzu. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad gadās noskrāpēt un noskrāpēt to spoguli ir ļoti vienkārši, tad tas izmaksā ļoti dārgi. Priekš kam? Iedomājies, kas notiek, ja tu ar šo detaļu aizķer un... Tev klausies visā. Tas taču viss ir iznesībai. Tas ir Kādā iznesībai? Mašīna ir priekš tam, lai ar viņu braukt. Nevis, lai pēc tam iesprint, kur dabūt spoguli. Es varu sadarīt, ka noliktavā viņa nav un jāgaida viņš ir mēnesi pēc tam. Un ko tu darīsi ar to savu mašīnu, kad tu mēnesi bez spoguļu brauks? Braukšu uz tavu Atbrauks pie maniem un es tev pielikšu tur Voyager spoguli. Tu smiesies, bet tā ir bijis. Atbrauc, biezais, viss, bet nav. Dīleris var palīdzēt pēc mēneša, tad mēs tur kaut ko piekonstruējam. Bet būs gana filozofēt. Ķeramies klāt pie vērtēšanas. Un sāksim ar dizainu. Viss ir ļoti labi manā skatījumā, bet sēdeklis es gribu pilnīgi citus. Tas ir viennozīmīgi. Arī regulēšanas iespējas, bet tas, es domāju, no konkrētās komplektācijas ļoti atkarīgs. Gribētos varbūt sēdēt man mazliet zemāk, es tā pieredzu vienkārši. Un ļoti prasās sāns tāds, tā, lai neslīd kaut kur projām. Pārējais viss ir forši. Nevar būt Mercedesā slikts salons, es domāju.
Šeit ir iespējams ļoti augstu pacelties. Te ir tā, ka var sajusties liels. Tas ir tas pluss, ko varētu izmantot tie, kam gribās tos džipus. Viņi pērk tādas mašīnas, kurās sēdekļus var pacelt ļoti augstu. Tad viņi arī sēdēs augstāk par citiem. Ja runā par mašīnas tādu, skatu, kā es viņu redzu pa gabalu. Tas ir gan bizness, gan ģimene, gan atpūta. Man nepatīk S-klases Mercedes, tāpēc, ka es esmu maziņš. Viņš man uzreiz ievieš tādu baigo kaut kādu pretestību. Bet šis izmērs ir tas, kas ir tāds visa kopums. Man baigi patīk. Ģimenē jau tev pieņem tāds, kā tu esi, bet ja tu esi kaut kur biznesā, tad bieži vien tas ir tas, ko prasa kaut kādu, tavs status varbūt. Šeit tas ir. Ņemot vērā to, ka asfalts nav man tā tuvākā lieta, varbūt braukšana pa asfaltu, tad neskatoties uz to arī, ka tā mašīna ir ar aizmugures piedziņu, viņa manā skatījumā vadāmībā ir ļoti droša tā mašīna. Kas man liekas, viņam ļoti labi strādā pretspolēšana, jo šobrīd es nedaru neko, es vienkārši stulbi iespiežu gāzes pedāli grīdā un tai mašīnai viņa neļauj izslīdēt. Gan trajektorijas ziņā, gan spolēšanas ziņā. Viņa neļāva man radīt situāciju, lai viņi izslīdētu daļ kaut kādas nepareizas trajektorijas. Viņa vienkārši mākslīgi man sabremzēja, un tāpat laikā, ejot ātrliekumā, viņa ļāva noturēt trajektoriju. Tātad vadāmība, es uzskatu, ir ļoti labi. Man nav ko teikt, tur viss notiek tā, kā vajag. Viņi arī slēdz tajā laikā, kad gribas. Mēs gan šobrīd braucam sporta režīmā. Degvielas patēriņu kaut kādu mēs vidējo nonulējām, vai ne? Interesanti. Ko viņš tev ir? Start stop. Kamēr stāvam tikai taupa. Ka šitam ir taupa. Tā distance. Kas te mums vēl ir? Kur ir 6,9 litri? Pašlaik 6,9 litri. Es teiktu, ka tas nebija tāds vienkārši sportiskāka braukšana, tā bija trases braukšana. Ja mēs runājam par situāciju valstī, kurā mēs dzīvojam, tad viņi nav ne sievietē, ne vīrietim. Sāksim ar to, bet ja runā tā, bet ja reāli, tad kāpēc ne, ja tu esi pietiekoši turīgs vīrs, tad kāpēc tu nevarētu viņu nopirkt savai sievai, un ja tu esi ļoti lielu uzņēmumu īpašnieks, kāpēc, lai tā nebūtu kāda ļoti laba filiāls vai nezinu, konkrēti kaut kādu veikalu vadītāju automašīnu. Viņi var būt jebkas. Šis ir tieši tas starpizmērs, kas ir derīgs gan vienam, gan otram. Nav tā, ka šī mašīna būtu vai nu baigi sievišķīgā, vai nu baigi vīrišķīgā. Viņā izskatītos labi gan viens, gan otrs. Un arī justos labi gan viens, gan otrs. Viņa nav S-klase, kas tiešām Latvijā braukā viss pēc kārtas ar S-klasēm, ar 700 BMW, ar visu. Tas tā ir, kad tomēr šī mašīna, viņi ir pielāgojumi gan vienam, gan otram. Protams, Mercedes ir vairāk biznesa. Ja tā reāli, tad tas jau ir tāds pieklājīgs vecums, laba situētība,